tev ir dāvaniņa no dzīves virsunas, bet principā no manis, jā, tā kā viens ir, lai tev ir ko palasīt, tā ir man grāmata. Paši, paldies. Pateicību, un otrs vienkārši, lai ko padzerties, uzīt. Paldies. Paldies tev! Dosimies uz podcastu. Sveiks, klausītāji! Es esmu Līga Pauliņa, supervizora, vadītāja, juriste un šī podkāsta autore. Es interesējos par cilvēkiem, kuri meklē vai ir atraduši savu īsto nodarbošanos, kas sniedz gandarījumu. Mēs runājam par bailēm, šķēršļiem, iespējām un drosmīgiem lēmumiem. Es esmu sveicināts podkāstā par to sajūtu. Šodien pie manis ciemos ir Jānis Brūns, bijušais speciāla uzdevuma vienības virsnieks, transformācijas treneris, elpošanas pasniedzējs. Sveiks, Jāni! Sveika, Līga! Paldies par šo uzaicinājumu! Prieks tevi redzēt! Mēs ar tevi iepazināmies jau gandrīz, man šķiet, pirms 20 gadiem. Un tolaik tu studēji Militārajā akadēmijā Vācijā. Vai tu vari pastāstīt par to, kāda bija izvēle uzsākt militāro karjeru un kādi bija tālākie soļi? Kāds bija lielais plāns? Skatījos bērnībā filmas, Rembo, Komando, Schwarzenegger, visu. Man liekas, uzaugot postpadomu savienībā, padomu savienībā īstenībā vēl. Man liekas, jauniešiem bieži vien ir kaut kāds trīs virzieni. Vai nu gribu policistu, armiju, bet katrā ziņā tam jābūt kaut kam ar varonību saistītām. Un tāpēc man vienmēr bija, kad es skatījos filmas, es vienmēr gribēju būt baigais varonis. Un man liekas, tā informācija, kur visu laiku es saņēmu skatoties, bojeviks un tam līdzīgi, un tas vedina uz to, ka tu esi kaut kas īpašs, tu esi spēcīgs un ka tu vari, tas ir motivējoši. Es tikai gadiem vēlāk sapratu, cik patiesībā tā vispār ir zemapziņas programmēšana, un ne visai varbūt labā virzienā, bet tas ir cits stāsts, ar ko mēs varam parunāt. Bet jā, es vienmēr vilkos uz tādu kā aktīvu dzīvi, aktīvu dinamisku. Man ļoti patika vienmēr sportot. Man fiskultūras mīļākās nodarbības. Es treniņos biju ļoti aktīvs. Trenējos vietatlētikā 10 cīņā. Startēju arī mačos. Un tad man brālis saka, klausies, ko darīs pēc vidusskolas? Es tā domāju. Jā, man liekas, kaut ko jēdzīgu vajag darīt. Jo negribās kļūt par faileru ģimenei. No sērijas, ja, ka brālim, man liekas, labākā izglītība no visiem, tur mammai, visi tur ir diplomēti un tā. Tas jau tā kā pienākas, tev var jābūt ir diplomēta un jāpierāda sev, ka tu arī esi jaudīgs un tā. Un brālis teica, viņš saka, baigi labi maksā programmētājiem, un vispār programmētājs tagad vajag, un tie tur 90. gadu beigas, 2000. gadu sākums, vajag programmētājs visiem. Saka, jā, programmētājs vajag, jā. Principā, es bieži vien augu bez tēva, un tad sanāk brālis iestājās kā tāda tēva figūra man savā veidā psiholoģiski, un es vienmēr skatījos uz viņu, kas ir tas, ko viņš man dod. Kā informācija, es lasīju viņa ieteiktās grāmatas, es klausījos viņa ieteikto mūziku, ja, kur kaut kur patiesībā dziļi apakšā es gribēju iederēties, gribēju patikt viņiem, es gribēju, lai viņš tā kā, novērtē to, ja, un tas tāds psiholoģiskās spēles, kas ir apakšā kā pusaudzim. Bet rezultātā es arī paklausīju viņam, un es likos, tad apziet, es iestājos matemātikas programmētāju vidusskolas novirzienu klasē. Pēc pirmā pusgada es sapratu, kur es esmu iepēries. Matemātika nav mana lieta. Vienkārši es nesaprotu, lai arī es nevarētu teikt, ka nav loģiskā domāšana, bet tas stils un veids, kā es varēju uztvert, man nederēja. Un es sapratu, ka pēc pirmā pusgada es nemāku programmēt. Man neiet tie matemātikas uzdevumi tik viegli. Man vajag ļoti ilgu laiku sēdēt uz viņiem un tā. Līdz ar to es sapratu, par programmētājiem es tiešām neiešu. Un tad no sērijas ko tālāk. Un tad kaut kā, es nezinu, sanāca tā situācija, ka viens klases biedrs, viņš gāja jaunsardzē. Un viņš katru kaut kādu otro vai
katru otrdienu vai ceturtdienu vai trešdienu, kaut kādā reizi nedēļā vai pat vairāk viņš gāja uz nodarbībām. Un tas likās, viņš staltāks palika. Un viņš bija tas krievijas vārds, tāds hiļaks, tāds sakumps ik pa laikam. Un vienā brīdī viņš no viņu kaut kā sāka vērties vaļā cita tāda enerģija. Un tas man likās ļoti interesanti. Es saku, ko tu dari? Es tur jaunsardzēju. Kas tas tāds ir vispār? Un tur uzreiz iedegās kaut kāda interese, ja? Sākumā likās, interesanti, bet tā armija kaut kā, nezinu kā, jo es biju kaut kad ieminējies par to, ka varētu uz policijas akadēmiju iet. Jo man likās, pa policistu, jā, jo mamma bija līdzīgā novirzienā arī tur. Un viņai bija tā daudz saprotams tas, par to tā industrija tur tajā. Un, man likās, tad uz policiju. Bet tad bija brālis atkal savu, tas nav baigi prestiži, intelektuāli, un tu vari labāk, un tā, un es uzdarīju tādu tā kā spiedienu. Bet rezultātā, protams, es aizgāju uz to jaunsardzes nodarbībām pāris, un es vienkārši sāku saprast par to, ka patiesībā tas liekas baigi interesanti. Mums ļoti paveicās, es uzskatu, ar pasniedzēju, tas, kurš bija vadītājs, komandieris, tāds toreiz Botsmans Jaunsproģis. Tas bija vīrs, uz ko es skatījos šito cilvēku es cienu. Tāds, ko dara un runā, un tā stāja un attieksme, ētika, vērtības, tas likās nenormāli. Tas ir tas, kas man trūka patiesībā. Un mēs vienmēr patiesībā kaut kur meklējam šīs te trūkstošās detaļas, kuras mums trūkst, vai uzmanību, vai arī puikām bērnībā šīs kvalitātes, kuras nav no tēviem saņemtas, un mēs viņus laiku meklējam apkārt. Un ja mēs viņus nedabūjam, tad mēs viņus vienalga meklēsim dzīvē turpmāk, un tas nevienmēr harmoniskā veidā ir. Tā es sāku iet jaunsardzē, un patiesībā man baigi labi tur gāja. Un es īsā laikā kļuvu par tādu kā, es nezinu, varētu teikt, talantīgu jau jaunsargu, un sāku uz nometnēm braukt, un man padevās, jo man bija ļoti labi fiziskā sagatavotība, es varēju izdarīt visādus tos testus, visu pa perfektu uz izcili, un man ļoti labi padevās, un man arī interesēja, un man bija āķis lūpā. Un tad tajā brīdī es teicu, es tā kā varētu pēc tam iet profesionālā dienestā, un tas Botsmans teica, nē, tev iet uz akadēmiju. Tev galva strādā, tev ir vērtības, tev ir domāšana, tev vajag uz akadēmijas. Es pašvērtējums nedevēlika līdz tām laikam vēl, jā, bet es viņu paklausīju, un es tajā laikā pieteicos aizsardzības akadēmijā, un tad caur vēl vienu draugu viņš saka, es startēšu uz kaut kādu internacionālo akadēmiju, kas ir citās valstīs, jo bija tā ārvalstu mācību grupa, kur tur braukt citām valstīm. Un jā, man bija tāds, kā tur var nonākt? Tev vienkārši jāpasaka, ka tu gribi uz ārzemēm. Es rakstu vai zvanu tajā laikā, tad, man liekas, pat e-pasta nevarēja īstāt. Es gribu uz ārzemēm. Viņš saka, ļoti labi, uz kurien tu gribi? Es saku, man vienalga, kad tik ārzemes. Un tad bija piedāvājums, bija Vācija. Priekš manis tāda, viņi prasīja, kur tu gribi jūras spēkos? Nē, tā kā tur man tēvs jūrnieks, man trauma, nekad neesmu mājās. Nē, tā kā jūrnieks, nē. Gaisa spēkos, nē, nav seksīgi. Kas mums pa gaisa spēkiem? Tajā laikā tur 2 helikopteri, tur 3, 1 lido vai 2, jā, tur, labi, tas arī nē. Tagad, protams, daudz savādāk viss tas ir. Tad salēk sauszemes spēki, un man bija kā, piļīt vajag skriet pa lauku, smērēt zaļu ģīmi, un tas likās interesanti. Un lasīju žurnālus visādus tur pa cilvēkiem, virsniekiem, kuri izgājuši to mācību grupu jau, un izgājuši tieši Vācijas aizsardzības akadēmiju. Man likās, wow, priekš manis kā kosmos vienkārši. Un es pieteicos. Atlase diezgan liela bija, man liekas 100 vairāk kā cilvēki bija uz to pozīciju, bet tur bija vairāk tie testi, jāatlasa, un rezultātā es kvalificējos, un diezgan neticami, bet pirms 12. klases beidzās, es jau zināju, kad es braukšu uz Vāciju. Un tad sākās mums 3 gadu ceļojums Vācijā, Vācijas aizsardzības akadēmijā, Bundesvērā, visu vācu valodā, protams, mums bija vācu valoda priekšzināšanas un zināšanas, tā kā jābūt, lai tur startētu. Un tas bija pirmkārt priekš mans izrāviens redzēt pasauli, vienkārši to vājprātīgo mahīnu, kas ir Vācijas armija ar to infrastruktūru, tehnoloģijām, un arī, protams, šo te ētikas kodeksu, kas ir kā karavīram, kā vīrietim, man tas ļoti uzrunāja, un es ļoti daudz no tā iemācījos. Un tā gāja man 3 gadi tur. Klau, tajā brīdī tu jau jūties piederīgs tai sistēmai, un tev bija tā sajūta, ka šī ir mana īstā vieta. Jā, es biju pilnībā iekšā. Tajā brīdī, kad es sapratu, kad es uz akadēmiju dodos, kad es braukšu uz Vāciju,
es sapratu, ka šitas strādā, kad es tomēr esmu gana labs un man sanāk, un es tajā brīdī jūtu, ka manī atverās kaut kāds pilnīgi cits aspekts, un es to tajā laikā nemācīju izskaidrot, tagad ar šo domāšanu es jau sāku saprast savādāk, kādas lietas notikās, bet es biju pilnībā tur iekšā. Kas es smejos un daudz kolēģi nesamelos, tu man pat atceries no tiem laikiem, jā, tev tikai ar kājām pa priekšu iznesīs tur ārā, jā, tur, un paldies Dievam, ka nesanāca tad. Bet tas bija tas mans dedication, man padevās, man interesēja, man bija pilnīgi tāda kā personība, kad jā, tas ir kaut kas, kas man aizraujas, ka tur ir vadība, tur ir psiholoģija, tur ir fiziskā attīstība, tur ir nestandarta situācijas, kas man rītīgi interesanti vienmēr likās. Un galvenais, protams, vienmēr es teicu, turiet man pa gabalu no papīriem, es gribu būt uz lauka, un tā es arī biju. Es principā visu savu dienas laiku pavadīju aktīvi, respektīvi strādājot ar personāla sastāvu, strādājot kaujas apakšvienībās. Un tikai, jā, kā jau vienmēr visiem, kas tikko dabū kapteini, tad vienā brīdī tu esi štābā. Protams, pavadi rotu, es biju rotu jau vadījis ļoti ilgu laiku, un tas bija tas brīdis, kad tad tagad tev jāaiziet štābā, un tas bija tas brīdis, ka patiesībā man tā interese nedaudz samazinājās un aizgāja visu jau tajā, kas saka, integrācijas procesā, bet jā, es biju iekšā pilnībā. Jā, es atceros mūžīgi, Jānis nekad nav, jo Jānis ir mācībās vai Jānis ir aizbraucis misijā, un tad es atceros, tu gatavojies iestāju eksāmeniem speciālu uzdevumu vienībā. Priekš manis tas likās ārprāts, kāpēc vispār viens normāls cilvēks kaut kam tādam ir gatavs iet cauri un to darīt, bet man bija skaidrs, ka tu esi pieņēmis lēmumu, tu esi tur, un kā tu saki, tur līdz nāvi mūs šķirs, un tomēr vienā brīdī es skatos, ka Jānis ir prom no bruņotajiem spēkiem. Kaut kādā brīdī notika, ka tu saprati, ka tomēr šis stāsts nav par tevi. Vai tu vari mazliet padalīties ar to? Īsā versija – krīze. Iekšējā. Bet krīze noteikti neradās vienā dienā. Kaut kas brieda. Varbūt tu atceries kaut kādu mirkli, kad bija pirmā doma, kad iezagās vismaz pārdomas, ja ne šaubas. Protams, nekas nerodās šitā uzreiz. Tas ir process, ko mēs akumulējam apzināti vai neapzināti. Lai kā liktos, es no ārpuses tāds, tur maz armijas laikā, tāds sauc sūrais vecis, jā, tur cietais, jā, un emocijas neizrādām, un dragājām, un aiziet, jā, un mērķis, un galvenais ir uzdevums. Un vienība pirmajā vietā. Tad, protams, ja ar šo te, tādu attieksmi tu dzīvo, un nerēķinies ar visu pārējo dzīves struktūru, kas tev ir, veselība vai attiecības, sociālā dzīve. Mēs esam tomēr radīts kā būtnes, kas ir ļoti daudzdimensionāls. Un mēs nekad neesam paredzēti, ka mēs tikai vienā virzienā sev attīstam. Ja mēs ļoti kačājam savu labo roku, tad vienā brīdī mēs izskatāmies vai jocīgi, mazākais, jā, bet vienkārši viena puse būs ļoti vāja, un tu neko nevarēsi izdarīt. Un, protams, es jūtu, kad es esmu ideāls karavīrs priekš sevs uzskatiem. Man ir ļoti labs rekords, ir tā teikt, ieraksti, dekorēšanas, apbalvojumi, tur ordeņi, ļoti ātri tika paaugstināts, es teiktu, ļoti ātri priekš Latvijas armijas, tur šiem viens no kaut kur ātrākajiem, kur paaugstināts pa kapteini, un amata ieņemšanas vienmēr man bija jau pirms laika. Un, protams, izvērtēšanas viss par to liecināja, jo katru gadu izvērtēja karavīrs, un vienmēr man bija augstākās izvērtēšanas, un es biju prītīgi tajā lietā. Bet vispārējā dzīve bija galīgi garām. Galīgi garām. Tā kā no vārda pavisam. un tas, protams, atstāja tādu, zinām, psiholoģisku spiedienu, zinām, psiholoģiski tāda neapmierinātība par to, ka, kā tas ir, kad es esmu tik labs šajā, un man galīgi nesanāk attiecības vispār. Un tās attiecības, tā problēma radīja tādu turbulenci dzīvē, ka tu sāc aizdomāties, tā būs visu laiku, attiecības vispār kaut kad izdosies. Tas ir kaut kas vispār eksistē, mīlošas attiecības, happily ever after. Un es sāku sev prasīt šito, jo man vienā brīdī bija tas jautājums, ja tik grūti un tas čakarīgi visu laiku ir, es nezinu, neprecēšos nekad. Vai arī otrs ir, kad es nezinu, vai es tā gribu, jo tas sāk atstāt iespaidu uz mani arī emocionālo un fizisko veselību.
Es sāku just, kā es kļūstu neapmierinātāks, es kļūstu aizvainojošāks, tāds kaitinošāks. Es sāku jau just, kā man tas sāka pāriet uz maniem padotājiem. Es sāku just, kā man personība sāka mainīties darbā. Es sāku just, kur mans fokus sāk zust pēc tā, ka iepriekšējā vakarā tur viss vakars pavadīts ir skandālos un drāmās un šis emocionālās manipulācijas ģimenē, kas savstarpēji un liekas tas tā kā man gribās mukt no turienes, bet es saprotu, ka es esmu cilpā kaut kādā, kur sāk atkārtoties. Jo es pamanīju, ka no gada uz gadu, no attiecībām uz attiecībām atkal sāk atkārtoties viena un tā pati ķēde, viena un tas pats paterns. Tik daudz man smadzenes pietika, lai saprastu, ka varbūt tas nav par to otru cilvēku, un varbūt tas tomēr ir par tevi. Ka nemainīgais elements esi tu pats. Ja? Varbūt es esmu tā konstante šajā vienādojumā. Un gluži vienkārši sāc uzdot jautājumus. Kāds var pastāstīt, kā šitas ir jādara, kas ir jādomā, kā to risina, kā to darīt? Prasa saviem komandieriem, priekšniekiem vai kolēģiem, kur arī daudz dzīves pieredzējušāk viņi bija, ja, un 20 gadu vecāki par maniem. Kā jums? Kā? Tur vienmēr ir vīrietis ir galvenais, sieviete klusē un sekoja. Ja, tur viss. Es saku, es tā dzīvoju tagad visu laiku, un kaut kā baigi nesanāk šitas stils. Un, es sāku meklēt apkārt, es sāku psiholoģiju pētīt, es sāku skatīties, kas ir galvā. Un es tik daudz sapratu, ka es biju toksiskās attiecībās. Man sākās galvas sāpes. Tā laikā, protams, aizgāju visus testus, armijā perfekti visu tur pārbauda, mums katru gadu pārbauda un vēl papildus pārbaudas tur visus skenēšanas. Jums ir tur kosmonauta veselība. Tev mums nav kur piesieties. Tev viss asinsvadi strādā. Tev nekas smadzenēs, nekāds problēmas nav. Visi tā problēma nav tavā ķermenī. Tajā laikā nebija vēl tā diagnoze, ko tagad sauc par veģetīvo distoniju. Ja? Kad cilvēkam nevar atrast nekādu problēmu fizikā, tad viņiem izdod veģetīvo visu laiku. Bet tās migrēnas bija drausmīgas. Es saprotu, ka manā ķermenī kaut kas galīgi nedarbojās. Un tajā brīdī kaut kā sanāca, man priekšā bija misija uz Āfriku. Un es, principā, aiz mukšanas kaut kur pieteicos. Jo man vienkārši bija tāds, ka man bija apriebies viss tā drāma, viss tas civilais, viss, kas manā dzīvē notikās, ko es nemācēju izdarīt. Un es vienkārši pieteicos uz vēl vienu misiju. Likās man tas ikās interesanti. Man Āfrika vienmēr bija saistoša. Un man paņēma, es jau kā rezervistu, bet beigās aizbraucu kā grupas kā komandieris, beigās Latvijas kontingentu komandieris Āfrikā skaitījos. Un tajā stāstā bija tas, kad es tiku ārā uz valsti, kur baigi nekas daudz nenotiek. Mums apmācības, tāpēc, ka tur bija specifisks dinamikas, kas tajā laikā notikās ar Mali, Āfrikā apmācāmo vienību. Mums bija ļoti daudz brīvais laiks. Un tagad tev ir ļoti daudz brīvais laiks. Tieši tas, ko tev nevajag. Tad ir karavīri jau zina, kā viņi izmantot. Ja? Karavīri parasti iet vai trenēties, cilāt svarus, skriet, ka tikai nejust to, kas notiek iekšā. Nedomāju. Jā, bet tad notikās kaut kas baigi interesants. Man viens tā laika biedrs iemācīja kāpšanu. Tā kā sāka mācīt kāpšanu. Mēs jau bijām speciāli uzdevuma vienībā. Klinšu kāpšanu. Mēs bijām jau tur trenējušies. Un, lai cik interesanti liktos, man bija normāli bail no augstuma pašā sākumā, armijas sākumā, kas eventuāli pārgāja tam, ka vispār nebija bail no augstuma. Tā kā tas viss mentālās bailes, viņas var pārrakstīt. Bet es iemācījos kāpšanu, un tas iedeva klātesamības brīdi. Un tad ir ļoti interesants mirklis, kas notiek, kad cilvēks ir klātesošs. Tad, kad cilvēks ir klātesošs, viņš sāk pamanīt, kas notiek viņā. Un tad, kad cilvēks sāk pamanīt, kas notiek viņā, pirmā brīdī droši vien viss tas nāk atklājās, visas cilvēka emocijas, domas, sajūtas, ko viņš patiesībā domā un jūt par sevi un par pasauli, tas viss vienkārši nāk augšā. Un tad miksā ar to, kādā veidā man bija šī pieredze Āfrikā, es sāku pamazām uzdot dziļākus filozofiskus jautājumus. Es nezinu, no kurienes tas nāca, bet man kaut kā vienkārši sāka interesēt, jo, kā jau es ieminēju sākumā, lai arī es vienmēr esmu bijis cietais džeks, es vienmēr esmu jutis sev tādu kā, melanholisko noti kaut kur dziļi iekšā dvēselē, ko es patiesībā daudziem cilvēkiem, gan nevienam es viņu nerādīju. Jo man likās tajā laikā, kā vecim jābūt cietam, es esmu armijā, es esmu komandieris, man ir pienākumi, es nevaru dot vaļu šeit nekādām emocijām. Tu esi komandieris. Jā, puiši neraud. Puiši neraud, jā. Tur ir problēma. Tas ir emocija apspiešana. Un, kā mēs zinām no psiholoģijas, tu nevari apspiest emocijas ilgu laiku. Tas ir kā turēt krūzi rokā. Tu vari turēt šo krūzi, bet jautājums, cik ilgi. Vienā brīdī tā roka nogurs un tā ūdens izlīs. Un tas ir tas stāsts, kas notiek līdzīgi ar mani. Es jūtu, ka man tā roka gurst.
tu nevari noturēt. Un man bija tāds, kā tas ir? Nevar būt tā, ka es nevaru noturēt. Es varu noturēt, es visu varu, bet es jūtu, man vienkārši sāk velties laukā. Visādas vainas apziņas par manām iepriekšējām attiecībām, par to, ko es esmu darījis, varbūt darbā, par to, kā es esmu pieredzējis dzīvi. Es saku just neapmierinātību, es saku just tādu kā pretenziju, es saku just pretenzijas pret sevi, un rezultātā, principā tev ir 2 varianti. Vai nu tu sāc jukt prātā, vai nu dzer alkoholu, lai to noslāpētu visu, vai arī meklē palīdzību. Man bija kaut kāds miks no visiem. Man tajā laikā, kas man laikam paveicās, kad mamma bija gājusi cauri, pieredzēja ar vēzi. Un viņai doktori deva, maksimums jums tur tantī 2 gads pusotrs, un to tā viss būs beidzies. Un viņa ārstējoties caur homeopātiju, naturopātiju un caur meditācijām, kārtojot savu prātu, savas limitējošās pārliecības un transformēt savas emocijas, piedodot sev, piedodot cilvēkiem, uz kuriem ir dusmas un aizvainojumi, jo dusmas un aizvainojumi ir negatīva enerģija, kur uzkrājas burtiski fiziskajā ķermenī, tāpat kā bailes. Un viņi strādāja ar to, un rezultātā viņi joprojām ir dzīvi, pagājuši cik 20 gadi. Es atceros to dienu, kad es zvanīju mammai, es teicu, klausies, pēc iepriekšējā vakara kārtējās kaut kāds drāmas un sevis slāpēšanas caur alkoholu. Es zvanīju mammai, es teicu, klausies, es jūtu, ka es esmu punktā, kur, ja es kaut ko nedarīšu šeit lietas labā, man liekas, ka es zinu, kādu ceļu es aiziešu. Es paskatos tēvu virzienā, lai arī viņš nodzīvoja diezgan garu mūžu ar visu to savu dzīves stilu. Es redzēju, kāda tā kvalitāte ir. Es redzēju, ka viņš savus bērnus neredzēs. Es redzēju to, ka attiecībās laiku būs drāma, un man bija tāds, es tā negribu. Ja ir tā, tad labāk, pirms kam vispār būt šeit, pirms kam vispār dzīvot. Un tad es pieņemu lēmumu, un tā otrs ceļš ir, es nezinu, mamma, ko tu darīji, bet parādi man, kas ir jādara. Kā sakārtot šito visu? Un tad viņi man sāk ieteikt, viņi saka, paskaties šito, palasi šito, aizej uz šitiem kaut kādu šito semināru, paklausies, ko viņi tur runā. Principā psiholoģija. Vienkārši saprast to, kā strādā prāts, nedaudz no augstākas perspektīvas par to, kā vispār, no dvēseliskā nedaudz, vispār, kāds tavs dzīves uzdevums, kas tavs drives, kas tavs mērķis, kāpēc tu šeit vispār, no kurienes tu atnāci? Labi, tu piedzimi fiziskajā ķermenī, bet tā apziņa, kura ir tevī, no kurienes tā nāk? Tad, kad ķermenis beigsies, uz kurien tu aiziesi, kur tā apziņa aizies, kur tā apzinātība aizies? Bet tajā brīdī, kad tu biji cietais džeks, kas kāpj, skrien, lec, kačā roku, lai roka nenogurst, un mamma saka, dēliņa homeopātija, naturopātija, meditācija, tu jau biji gatavs pieņemt to, ka eksistē šī otra puse, kas nav ķermenis un prāts? Jā, varbūt es pārskrēju pārāk ātri, bet tas bija tāds dziļš 2 gadu, 3 mokošs periods, ka mēs šitā gāja cauri, visu laiku cīnoties ar savu galvu, ar šīm te simptomiem, ar to neapmierinātību, kas bija ļoti sāsinātā veidā. Un, vienā brīdī pienāca šis kliņķis, kur es biju vienkārši tik ļoti izmisis. Tu biji gatavs mēģināt jebko, tas varētu palīdzēt. Parādiet, kas ir jādara. Kā dzīvot, lai būtu iekšā prieks, lai būtu laimes sajūta, jo es skatos uz tiem visiem kaut kādiem hipijiem, kā es viņus tajā laikā saucu, ko viņi tā priecājās, kā viņi tā uzdrošinās smaidīt un justies labi un lieliski, protams, ka mums visiem tā gribās. Un tāpēc jau arī visi tie heiteri, mēs redzam, pasaulē ir daudz, kur viņi neapmierināti par savu dzīvi, viņi neapmierināti par to, kā viņiem notiek, viņi arī grib priecāties. Mēs visi esam burtiski tā kā hardwired, tā kā cieti savilkt smadzenums uz to, ka mēs esam domāti, lai mēs dzīvotu laimīgi, lai mēs esam priecīgi, lai mēs esam iedvesmoti, lai mēs justu mīlestību. Tas ir dabīgais mūsu stāvoklis. Mēs vienkārši no bērnības visām tām programmām, zemapziņas traumām, no tām negatīvajām pieredzēm un pārliecībām mēs esam uzbūvējuši tik daudz tos filtrus, ka mēs vairs nedzirdam sevi. Mēs sākam dzirdēt jau tādu izmainīto ego versiju, kura saka par mums, ka mēs esam tādi vai šitādi. Mēs jau kļūstam personība ar tādu slāni priekšā. Un tā maska, ko bieži vien sauc, tas ir tas slānis, tur virsū ir sarakstīts viss kaut kas. Es esmu tur ciets, es esmu tur spēcīgs, es esmu jurists, es esmu advokāts, es esmu karavīrs, es esmu tur māte. Tagad paņemam to visu nost, kas paliek zem tā. Ja paņemsim nost tavu nosaukumu, kas paliek zem tā nosaukumu, nedaudz atkāpē, bet bija interesanti. Man bija klients viens pētnieks, zinātnieks, un es viņam prasu, viņam doktora grāds, un es viņam prasu, labi, cik tu mīli sevi no 1 līdz 10? Viņš saka, 7. Saka, kāpēc ne 8?
vienkārši. Kāpēc ne 8? Kāpēc tu liksi 7? Nu, es vēl neesmu sasniedzis tur tādu pētījumu, tur to apjomu, vai man nav vēl tik un tik publikācijas, un tāpēc. Es saku, nu labi. Ja tu viņas nekad nesasniegsi, kas ar tevi būs? Tas sanāk, tu nekad nejutīsi mīlestību, tu nekad nepieredzēsi to, un tas, protams, viņam liek aizdomāties, jā. Kad cerot, ka ja mēs šo te mīlestības un šo laimes sajūtu atdodam šiem te ārējiem faktoriem, kas noteiks to, kādi mēs esam, tur vienmēr būs ausas. Nu, protams, un tā es biju nodzīvojis visu savu apzināto dzīvi līdz 30 gadiem. Bet, nu jā, tas bija piekrāts. Bija piekrāts, kur es jūtu, ka es vienkārši tā vairs negribu. Es biju gatavs uz jebko parādīt, kā tas strādā, un es to darīšu. Un es sāku to darīt, un es redzēju kaut kādas mazas kustības telpā, laukā. Es sāku just sevī mazas kustības, kaut kādas izmaiņas. Ar kādu piemēru iedod? Es sāku just, ka es kaut kā palieku mierīgāks. Es sāku kaut kādā brīdī pamanīt, kad es sāku nereaģēt vairs uz kaut kādām vecām situācijām, jo es viņus sāku izprast savādāk. Es saprotu, kāpēc, piemēram, man tas otrs cilvēks tā saka. Es saprotu, ka viņam šodien vai nu slikta diena, vai nu viņš, es nezinu, kas ar viņu cits noticis, jā, vai nu viņš man grib izčakarēt pa kaut ko, bet principā es saprotu to, ka tas vienā brīdī nav pa mani nemaz. Un tas man iedeva to tādu distanci starp es un notikums. Un neasociēt to notikumu ar sevi. Uzreiz. Vienkārši saprast to, ka tas, kas notiek, ir tikai notikums, bet tas, kā tu jūties par to notikumu, tā ir tava atbildība. Un šeit tas man palīdzēja kaut kā pamazām to šķirbu vai plašāk un plašāk tajā durvstarpā vērt. Līdz brīdim, kamēr es biju pietiekoši augstā vibrācijā enerģētiski, lai es būtu gatavs savām, manuprāt, galvenajam katalizatoram, kas ir vēl viens attiecības, kur man jau likās, es jau biju jau tāds miera mika, man jau likās, ka es esmu iekšēji mierīgs, bet es biju armijā vēl full blown, es vēl pilnā gaitā tur gāju. Bet tad sākās attiecības, kur, principā, attiecību partneri kādu laiku mani pacieta, tādu, kāds es esmu, jo lai arī es biju biškiņi mainījies, tādās lielajās šaibās, mani tie joprojām zemapziņas patērni, manas neapzinātās projekcijas par to, ka es neesmu gana labs, bet es negribu to just, tāpēc es projicēšu uz partneri, ka lai viņš kaut ko izskatās negana labs, lai es justos labāk par viņu, eventuāli slāpējot tā kā viņu, lai nejustos slikti par sevi. Es vēl nesapratu tās visas lietas, un es projicēju. Man vēl bija šī katastrofālā domāšanos arī, jo vēl stāstīju, ja, ka tur man jau kurā brīdī var pazvanīt, ja, un varbūt kurā brīdī pēdējā reize, kad mēs redzamies, ja, un viss, tas drāma, tā ārprāts, pilnīgākais. Ja es tagad atceros to visu, man ir... Lūk, tāpēc arī tur bija pienācis brīdis, kur viņi saka, jā, viss ir forši, bet vienkārši šitā tava daļa, viņi ir crazy, es ar viņu nevaru sadzīvot. Un viņi bija ļoti apzinātībā. Viņi jau bija rītīgi strādājusi ar sevi. Viņi bija dziļi strādājusi ar savu zemapziņu un tieši ar somatiskajām praksēm, jo mēs varam izlasīt grāmatu, mēs varam izlasīt psiholoģisku grāmatu, tas ir jauki, mēs varam aiziet uz runas terapiju, mēs varam parunāt, tas ir jauki. Tas kaut ko palīdz, jo man arī palīdzēja, bet mums jāsaprot to, ka mūsu trauma, zemapziņas traumas, kas ir emocionālās traumas, tie pārdzīvojumi no bērnības, no visiem tiem notikumiem, ko mēs esam saglabājuši fiziskajā ķermenī, viņi saglabājas smadzeņu daļās, kur mēs ar runu klāt netiekam. Un tas nozīmē, ka mums ir jāizmanto cita veida tehnikas, lai tiktu klāt tām smadzeņu daļām. Un pārsvarā tā ir kustība, tā ir somatika. Viņi bija izgājuši cauri ļoti daudz šo procesu, viņi to saprata. Viņi redzēja, ka man ir daudz ko tur somatizēties. Ja? Un principā viņi pateica ultimātu. Tā, es zinu, kas tev ir vajadzīgs. Jo viņi bija izgājuši tādu elpošanas terapijas kursu, kur izmanto dinamiski savienotu elpošanu, lai paplašinātu savu apziņas stāvokli, tu drošā veidā tiec iekšā savā zemapziņā, un tavs ķermenis sāk izrieģēt ārā, apspiestās emocijas, saspringums, stresu, bailes, un tev vienkārši viņš nāk laukā viss, un izlaid laukā, un tev paliek viegli. Un viņi bija izgājuši to visu, un viņi saprot, tev vajag šito. Un es elpot nemāku. Guds man te grib pārdot. No sērijas, ja, ar elpošanu tu gribi teikt, ka tur kaut kas baigi notiksies, pilnīgs sviests. Viņi uztaisīja ultimātu, es saku, labi, tu vari nebraukt, tu vari to nedarīt, bet es eju prom. Un tā ir frāze, kas man triggerēja vienmēr pagātnē.
Tātad, cik man viena no lielākām traumām bija pamestība, bailes, ka no manis aiziet, bailes, ka man pametīs. Īpaši tas nāk no bērnības, redzot visas tās drāmas, tās situācijas, kur nav stabilitātes, nav drošības sajūta bērnam. Kad tu redzi tos kašķus, strīdus un tam līdzīgi, un pat pie labākās sirdsapziņas vecāki, lai kā viņi mūs mīlēja un gribētu mums te palīdzēt, bet tā bilde un tā aina ir tas, kā bērni mācās līdz 7 gadiem caur spoguļu neironiem. Mēs nefiltrējot ņemam iekšā vienkārši visu informāciju, un mēs vienkārši lemjam, ir tā, dzīve ir tāda, nav droša, man nav savas vietas, mans sakāmais nenozīmē. Attiecības ir, paskaties, kādas ir drāma, vīrietis neuzņemās atbildību, ja? Sieviete ir pārgurusi, tas ir normāli, un tas bija tieši tas modelis, kādu es pēc tam reproducēju savās attiecībās vienmēr, skaidrs. Pamestības trauma bija mans lielākais bailes, es darīšu jebko, tikai nepametiet mani. Un es pat esmu darījis tā iepriekšējās attiecībās tā, ka, ja es saprotu, ka eventuāli te man liekas beigsies, tad es aizēju pirmais. Jo tādā veidā es sev pasargāju no tā, kad man vismaz nepametīs, jo tās manas lielākās bailes ir. Tur viņi izdarīja priekš jau to visu. Tas jau tā kā labākā aizsardzība ir uzbrukums. Jā, un, protams, uz to man varēja nopirkt arī. Un tas bija tāds, ka, labi, bet tas kurs maksā tur, man liekas, 1500 eiro tajā laikā tas bija. Jābrauc uz mēnesi, un plus vēl ir lidojumi, tas bija Taizemē, ir tāda specifiska sala Kopaņana. Un tur viss nodarbojas ar garīgām praksēm. Respektīvi, priekš tā laika man likās jocīgi cilvēki vienkārši. Tur dzīvo jocīgi cilvēki, kurus galīgi nevar saprast, kuriem dzīvē nav mērķi, viņi neko nezina, ko viņi grib un vispār neko. Un dzīve viņus sabradās vienā brīdī, ja, jo es ar savām iemaņām, ja, es cietās iemaņas saucamās, tas ir spēks. Bet man naudas arī nebija. Viņa vēl samaksāja par to. Paldies viņai. Par ko milzīgs paldies, jo droši vien, kad es šeit nekad nesēdētu, ja viņi to nebūtu izdarījusi. Un, protams, arī pēc tam es uzdevu tos jautājumus arī tālāk. Viņai arī, kāpēc tu to darīji? Saprotu to, ka pēc tam, kad es sāku kaut kur bišķi palikt normāls, ja tā varētu teikt, es saprotu, ka vispār vīrietim ir tam, kuram būtu jāparūpējas par ģimenes, teiksim tā, fizisko, finansiālo un vispār drošības sajūtu, jo pēc manas sapratnes un pieredzes sieviete vislabāk jūtās tad, kad vīrietis ir parūpējies par to, ka viņi nodrošināts, un sieviete var atslābt, ka viņai nav jādomā, kas man ir jādara, lai es sasniegtu šo mērķi, lai es nopelnītu, kas man ir jādara, lai es dabūtu sev to, kas man ir jādara, lai es samaksātu par īri, par visu to pārējo, un nav tā stresošana visu laiku, jo tad sieviete aiziet galvā, un tas varbūt tās nav vienmēr tas, kur vajadzētu sievietei būt, manuprāt. Man liekas, sievietes ļoti skaisti, kad viņi savās jūtās, kad viņi ir savā ķermenī, kad sieviete jūt sevi un vienkārši kaifo par to, kad ir šis te mirklis. Un viņi joprojām izdarīs visu, kas ir jāizdara, bet viņi to izdarīs ar tādu plūsmas stāvokli, nevis ar to saspringto galvu. Viņi to izdarīs ar to sajūtu. Ar to sajūtu. Lūk, perfekti. Un tāpēc, viņi samaksāja par to kursu. Es liekas, samaksāju lidojumus vai kaut kā tā, jo vienkārši naudas nebija. Karavīra alga un 1340 eiro tajā laikā bija. Man uzkrājumi nekādu, dzīvo no augstas algai. Rezultātā es biju, rezultātā es aizbraucu uz to kursu. Un es pirmo reizi mūžā pamēģināju šo te elpošanas tehniku, kas saucās enerģijas elpošana. Citur viņi sauc par rebirthing breathwork, citur Latvijā viņi sauc par atzimšanas elpošanu, ko mēs toreiz ar Ditu arī aizsākām. Un es pirmo reizi sajūtu to, ka man apstājas dialogs galvā. Es pilnībā sev sajūtu šeit un tagad. Es jūtu, kā mans ķermenis ņirb, vibrē un rezonē. Man liekas, ka es burtiski jūtu, kā man enerģija staigā pa ķermeni. Pirmo reizi mūžā. Es dzirdēju, lasījis, tur klausījies. Jā, tur kaut kas tur baigi notiekās. Es domāju, es nekad neesmu tā jūties. Un es pirmo reizi to sajūtu. Un tas bija tās, kad pieredzēt, just, ir jau ticēt. Un es te kaut kas ir. Un pirmā reize bija bailīga, kontrole un vispārējais. Tā lielākā problēma, ka pēc cilvēkiem arī ar meditācijas praksēm, ar traumu izstrādu praksēm, viņiem grūti ir bieži vien, ka tā ir tā kontrole, bet tā kontrole no šīm te bailēm, tas, kad iekšējais stāvoklis nav droši. Ja, bet tāds paradoks, tam jāiziet cauri, vienkārši tev ir jāgrib iziet cauri un zini, ka otrā pusē vienmēr būs labāk, vienmēr būs vieglāk. Lai arī ar prātu liekas, ka tu nezini, kā tas būs, bet tas izskatās, ka vienmēr tas tā ir.
Lūk, un tad es ar laiku sapratu, vairāk elpošanas sesijām man ar strūklu sākt nākt ārā visas tās apspiestās emocijas, visas tās pagātnes ainas, viss, kur es esmu sāpinājis cilvēks, kur es esmu bijis agresīvs vai kur es esmu darījis neforšas lietas, un tas viss nāk laukā. Labā lieta, protams, ir, kāpēc tas kurs ir tik ilgs, tāpēc, ka tu visu laiku esi supervīzijā tur arī, un tev visu laiku pieskata, un tev kaučo savā veidā, un tev dod instruments, tehnikas un zināšanas, kā to interpretēt, kā ar to strādāt un ko ar to darīt. Un rezultātā es jau pēc 2 nedēļām sapratu, man ir 2 nedēļas laika, es esmu pilnīgi droši vien kaut kādā emocionāli atkal zemākajā punktā, jo tagad tas viss ir izvēlies laukā, bet viņš vēl nav sapakots apakaļ. Tā jau arī ir. Transformācija vienmēr notiek tā, ka kaut ko tu izņem laukā, tu to izrevidierē un tad tu saliec viņu atpakaļ, pat pa plauktiņiem. Bet reāli to mēnesi jūs katru dienu elpojāt, reflektējāt, tad runājāt ar savu supervizoru un tad vēl droši vien gāja uz kaut kādu pašrefleksijas laiku. Jā. Katru dienu elpošana, kas ir crazy, normāli tā nenotiek. Tad, kad strādā, piemēram, klients nāk 1-1 uz sesijām, parasti vienreiz nedēļā, vienreiz pa 5 dienām ir pietiekoši. Ja dara pa vidu mājas darbus vēl, kas ir ļoti svarīgi, tad ir specifisks vienkārši elpošanas prakses, mentālās prakses, reframingu prakses. Es jau mācīties to, kā programmēt savu prātu, kā pārvaldīt savas emocijas. Es visas tās lietas, ko nemācīju skolā, tad to visu cilvēks paralēli apgūst un ir pietiekami, lai mainītu savu ikdienu. Protams, bet tā ir pātrinātā versija, jo savā veidā tas bija pat pasniedzēja kurs. Es tur neapzinājos, teicu, kā kurs iet. Jā, bet patiesībā tas bija pasniedzēja kurs. Es tā kā mācījos neapzināti pat par pasniedzēju tajā laikā jau. Un, protams, pēc 2 nedēļām es sapratu, ka es pēc vēl 2, kas man ir paredzēts vēl, ko man atvaļinājums, es nezinu, kā es tur braukšu uz Latviju. Es katru dienu raudu, man nāk ārā emocijas, es dzīvoju vainas sajūtā par kaut kādām lietām, kuras dziedinās, es viņas izprotu, bet tas aizņem laiku. Tas nav tā kā ar klipsi, tā kā izslēgt viņas. Tas ir process, tā ir refleksija, jo nāk aiz viena notikuma, nāk nākamais, un no iepriekšējā tu saproti to vēl iepriekšējo, tu tā kā savelc ķēdītē, tev rodās izpratni par to, es saprotu, kā pārliecības ietekmē dzīvi, es saprotu, kā zemapziņa principā vada cilvēku, ja viņš nesaprot, kas ir zemapziņa, kas darbojas, viņš ir pilnībā kā upuru pozīcijā, patiesībā, kad zemapziņa viņu kontrolē. Zemapziņa ir visas pārliecības, uzskati, vērtības, viss, ko mēs esam iemācījušies dzīves laikā, salikts autopilotā. Un autopilots pasaka, cik tev būs nauda, autopilots pasaka, kāds tev būs attiecības, autopilots pasaka, kāds tev būs veselība un viss pārējais. Un mums ir svarīgi, lai tas autopilots iet pareizā virzienā. Ja nē, tad mēs pieredzam to, ko mēs pieredzam. Un vainojam kaut kādu likteni, bet nē, tā ir tas iemesls un cēlonis un sākums ir mūsos atkal. Lūk, atgriežoties atpakaļ pie tā, kad es sapratu, ka man vajadzīgs papildu atvaļinājums. Un tas ir, priekš manis, es nezinu, cik to atceries, bet man vienmēr bija tā, ka es atvaļinājumu pat neņēmu, godīgi sakot, Bet, Klau, pirms mēs ejam uz papildu atvaļinājumu, tas jau bija kaut kāds process, ko tavs stiprais karavīra prāts jau arī pat vairs nevarēja apturēt. Tas vienkārši vēlās un gāja uz priekšu, un tu saproti, ka ir sācies kaut kāds pilnīgi cits iekšējais process, kas tev ir nepazīstams, kas ir pilnīgi jauns, un tev sevi jāiepazīst ir pilnīgi no jauna. Jā, bet iekšā bija kaut kāda tāda grūti izskaidrot, inteliģence, viedums viņa varbūt, kuras saka, ka tas ir pareizi, šis ceļš ir pareizs, virziens ir pareizs, turpiniet. Un pat cik man vienmēr no armijas arī nāk šī mērķtiecība, kura man nebija, un paldies armijai, kura man palīdzēja to izveidot, kad, lai cik sūdīga būtu, tev jāiziet līdz galam. Tu ej līdz galam, tu vai nu vari, vai nu nevari. Un, es esmu, es eju līdz galam. Tā programma palīdzēja. Un, kā es teicu, kaut kas iekšā tomēr teica, ka virziens ir pareizs, jo es sāku saprast, ka viss tas, kas manā dzīvē ir bijis, viņš ir bijis ar zināmu jēgu. Kāpēc? Un, manuprāt, tas iedeva to vislielāko ticību turpināt, ka manī vairs nebija šī bezpalīdzības sajūta. Par to, ka kāpēc man nesanāk, kāpēc man neizdodas, kāpēc man
tur, piemēram, nauda ir tik, cik ir. Kāpēc man, piemēram, attiecības vienmēr ir tāds, kāds ir? Kāpēc es domāju tā? Kāpēc man nesanāk? Kāpēc ar mani nenotiek visas tās labās lietas, ko tur pasaulē citiem, kur saka, amazing, tas ir viegli. Tur, ja? Kāpēc ar mani? Un es sāku saprast, tāpēc, ka man ir tādas zemapziņas pārliecības un uzskati, un ja es sāku tam ticēt pietiekoši daudz, tas nostiprinās manos neironu signālu ceļos, un es sāku tikai redzēt to, mums ir tāda sistēma, kas saucās retikulāra aktivācijas sistēma, viņa atrodas šeit, tā kā, ko mēs teiktu par reptīlās smadzenes un šis te smadzeņu apakšēji šis te stumbens. Tā ir filtra sistēma, kura viņi ir iemācījusies lietas par dzīvi, pateicoties tam, kam tu pievērsies uzmanību, ko tu esi redzējis, ko tu esi sapratis. Un, lai mums nebūtu liekas troksnes dzīvē, viņi izfiltrē ārā visu lieko. Nu, piemēram, tu sēdi papildītā kafejnīcā un tur iet ņigu, bet vienā brīdī kāds pasaules līgā, un tu tā kā atsaucies uz to, tāpēc, ka tās zemapziņas daļa, viņi momentā noķer, ka kaut kas tevi pazīstams, un viņš uz to atsaucās. Savukārt uz visām pārējām lietām viņi laiž to garām, jo mums vienā sekundē iziet cauri tur miljardiem signālu, kas nāk no smadzenēm, nervu sistēmas, tausta, smarža. Nu, mēs prātā sajūgt, mēs nevarētu apstrādāt to informāciju, tāpēc mums ir filtrs, kas laiž garām visu lieko. Viņš filtrē ārā tikai pazīstamo. Neatkarīgi no tā, vai tas ir labi, slikti, patīk, nepatīk, tas ir pazīstams, mēs to zinām. Ja drāma ir pazīstama, to mēs atrodam. Mēs uz to ejam, tāpēc, ka tas ir pazīstams. Un pazīstamais mums dod drošības sajūtu. Mēs paredzami zinām, kas notiks. Cilvēks labāk ies tajā, protams, ne visi, bet cilvēkam būs pārsvarā vieglāk iet tajā pazīstamajā sliktajā nekā nepazīstamajā jaunajā. Tāpēc paskatāmies pasaulē. Cik daudz cilvēku ir tādi, kas dzīvo savā spēkā, savā potenciālā. Liela daļa cilvēku vienkārši dzīvo tur, kur ir. Tāpēc, ka šito nezina, kad pats tev vienkārši ir jāpārprogrammē šī sistēma, lai viņi sāku meklēt to, ko tev vajag, ko tu gribi apzināti. Sanāk, ka karavīram nezināmais ir zināmais, jo viņam zināma vide ir tas, ka viņš nezina neko. Ģeniāli pateic, precīzi. Jo man likās, it kā neiet kopā, tu taču kā karavīrs vienmēr tā kā gāji iekšā situācijās, kur tu neko nezini, un it kā pārnesot uz reālo dzīvi, vajadzētu būt tā, ka šī ir pilnīgi jauna situācija, par kuru es neko nezinu, bet patiesībā tā nemaz nav. Tas jau tā nezināmā zona tiek atpazīta kā zināma, es eju tur iekšā. Jā, tā ir viena no kvalitātēm, kur karavīriem piemīt, kad mums ir pilnīgi ok dzīvot nezināmajā. Mums ir pilnīgi ok dzīvot ar ļoti maz informācijas. Jo tas ir komfortabli, jo tāpēc, kad tu zini, ka tu uzticies savām iemaņām, tu uzticies savam pārniekam, tu uzticies augstāk stāvošai vadībai. Un tu uzticies tam, ka tā mašīna strādās, ka visi kopā strādās. Tā, protams, ir, tāpēc jau arī kara māksla, Sun Tzu, 3000 gadu atpakaļ, ir pamatakmens mūsdienu biznesam, uzņēmējdarbībai, līderībai, vadībai, kara māksla ir apakšā viss. Tāpēc, ka tā iemācīja cilvēkiem dzīvot kopā, sadarboties ekstrēmos apstākļos un saprata, ka tu nevari viens būt karotājs. Tev jāstrādā kopā kā sistēmai. Un, protams, arī viens karotājs, tev ir savas iemaņas. Tad es uzticos savām iemaņām, es uzticos savai tehnikai, es uzticos savam biedram blakus, es uzticos sistēmai, es uzticos, ka viss būs kārtībā. Viss, kas man atliek darīt, ir darīt pēc iespējas labāk to, ko es esmu mācīts darīt. Un, un tad, protams, ieslēdzās tā programma līdz nāvu mūs šķirs, kas nav varbūt tas pats izdevīgākais variants, bet tas iedeva šo te iekšējo manu kaut kādu kvalitāti, kad man ir ok iet nezināmajā un man nav jāzina visa bilde, un es varu izdzīvot cauri kaut kādām lietām, kur citiem cilvēkiem ir milzīgs diskomforts. Tā kā, un, protams, arī viss diskomforts sajūts, ar ko tu saskaries bruņotajos spēkos, tas viss trenēja to sistēmu, kad nezināmais ir labi, ja tu zini, tas nav interesanti, tas ir garlaicīgi. Bet, protams, jābūt līdzsvaram ir. Un tas ir tas, kas man bija vajadzīgs uztrenēt. To, ka ir ok, ka tu kaut ko paredzi, bet ir ok, ka tu ļaujies, ka tu uzticies. Bet ar tādu uzticēšanos nevis no tādas bezpalīdzības pozīcijas, bet no tādas iekšējas pozitīvas ticības, kad paļaušanās. Jā, ka tu saproti, ka patiesībā tu neesi tikai bioloģija procesā, ka tev ir arī enerģētisks iekšējais ķermenis, tev ir vēl enerģētiski līmeņi, kuros tu pastāv paralēli. Un tas ir kaut kas, kas ir tas trūkstošais faktors zinātnē.
ka viņiem liekas, ir kaut kāda bioloģija, kas notiek, bet kas notiek aiz tā, ir mistika, jo to nevar izskaidrot vēl. Kvantu fizika, kvantu mehānika lēnām, protams, jau rāda to, ko patiesībā var tur viss izdarīt, un mums ir ļoti daudz, ļoti labu jau, zinātniski piemēru to, ko es stāstu cilvēkiem, un ko es pats esmu sapratis, un man tas dod, tāpēc. Un tas iedeva man arī tajā situācijā šo te motivāciju turpināt, kad man vairs nav tā bezpalīdzības sajūta, kad ar mani notiek kaut kāds randoms, bet es varu sākt izmērīt, ka ja es dusmojos un es pēc tam to cilvēku runāju, tad mans tonis vai mana enerģija, kur es ienesu tajā sarunā, viņa maina to sarunu. Un es sāku atsekot šitās visas lietas, un man sākās pāds. Un tad man sākās dusmas. Dusmas uz izglītības sistēmu. Kāpēc šito nemāca skolā? Kāpēc bērniem nemāca kā pavaldīt savu prātu? Kāpēc nemāca pievērst uzmanību savai zemapziņai? Tā ir baigāša tēla. Tev tur ir galvā tāda lietiņa, ja? Viņa mācās no tā visa, ko tu redzi. Un svarīgi, lai tu runā tikai labas lietas par sevi, runā labas lietas par mammu un par tēti, jo tie ir primāri tavi vecāki, un tas noteiks, kādas attiecības pēc tam būs dzīvē ar citiem cilvēkiem. Runā labas lietiņas par naudu, naudiņa vienmēr būs, naudiņa vienmēr tu atradīs, nauda vienmēr nāk pie tevis, runā tikai labas lietas par tām visām, jo tādā veidā tu programmē šo sistēmu, un viņa atcerēsies, un turpmāk pievērsīs uzmanību visām tām labajām lietām, a sliktās viņa laidīs garām. Un pat, ja tev nāks izaicinājumi, tu vienalga viņās saskatīsi iespēju, tu saskatīsi izaugsmi. Tāpēc, cilvēkiem vienam krīze, otram iespēja. Ja? Notiek recesija, vienam tā ir krīze, otram iespēja, tāpēc, ka tam, kuram ir iespēja, viņš domā savādāk. Viņš redz, ka labi, šis neaizgāja, tad kaut kas cits aizies jau reiz, ja? Bet viņš uzticās atkal sev, savām spējām un uzticās tam, ka viņš šeit ir nācis pieredzēt sevi veiksmīgu, mīlošu, iedvesmojošu, un viņam tā dzīve saliksies tā, un viņa arī saliekās, tāpēc, ka tas ir tas, ko visa bioloģija atbalsta. Un, protams, ja mēs ejam bišķi augstākā plānā, mums ir dvēsele, mums ir gars, mums ir cits enerģētiskās struktūras, ar kurām mēs burtiski vadām savu dzīvi. Un es dzīvoju tagad pilnībā ar šo pārliecību, ka es esmu garīga būtne, kas pieredz sevi fiziskā ķermenī, jo es esmu bijis ārpus ķermeņa. Es esmu redzējis sev dziļās meditācijās, kur es izēju no ķermeņa, un es arī naktīs esmu trenējies out of body experience, ir tāds novirziens, ka tu apzināti izslēdz savu fizisko ķermeni, tā kā aiziet dziļā delta vilnieks, ļoti dziļš relaksācijas stāvoklis, tu vari iziet no savu ķermeņa ārā, tu sāc levitēt. Dažreiz cilvēkiem uz cūcena sanāk, vienkārši tu nonāk, viņi izkrīt no ķermeņa ārā, vai vienkārši pamostās, ka viņi pa savu blakus istabu vienkārši lido vai staigā vai lido kaut kur citur. Tur ir miks ar apzināto sapņošanu, bet patiesībā tad, kad tu izēji ārā no ķermeņa ar savu astrālo lauku, tu visu redzi, dzirdi tieši tāpat, kā tu dzirdi dzīvē. Bet tu jūti viņu daudz dzīvāk, ūdens ir daudz dzīvāks, pieskāriens ir daudz reālāks. Un tas liekas, oh my God, bet reku ir mans ķermenis, viņš guļas sev redzējis gultā, kā viņš guļas redzējis sev uz jogas matraču. Reku viņš ir, bet es esmu šeit. Kas ir šis? Kurš tad ir īstais? Jā? Kurš ir īstais? Un es saprotu, ka tas beigsies, šis paliks. Tā mana doma, mana apziņa paliks. Ja es esmu daļa no tā bijis, es esmu vēl daļa no kaut kā cita. Šis ir ļoti labs brīdis parunāt. Tātad tas beigsies, šis paliks. Un tā izemē atvaļinājums, papildu atvaļinājums, tu nonāc pie secinājuma. Tas beigsies, kas paliks? Tas bija baigi interesanti. Tāpēc, kad es zināju, kad man bija sajūta jau, kad ejot šo mēnesi, mans karavīra dienas ir skaitīts kaut kur. Jo es sāku saprast arī tādu augstāku filozofiju, es sāku saprast to, ka automāts nav tas, kā es gribu, radīt impaktu pasaulē. Jo man bija arī savā veidā kaut kur tāda iekšējā misijas sajūta, piemēram, braucot uz misijām uz Afganistānu, uz Āfriku. Kā mēs braucam par pasaules mieru, cīnīties. Tas interesants vārds – cīnīties par mieru. Es sapratu, ka patiesībā mieru var dabūt savādākā veidā. Es panācu mieru sevī bez cīņas. Un tas man iedeva to izpratni par to, ka pirmkārtām, paņemot nedaudz atpakaļ, es sajūtu, ka es gribu, lai katrs cilvēks
šito saprot. Jo man liekas, ka tā ir tāda vērtība, un man bija tik ļoti liela iekšēji tā neapmierinātība, ka kāpēc es esmu visus šos gadus ar sevi cīnījies un neesmu varējis saprast to. Un es gribēju ar to dalīties. Tā kā man jau pārslēdzās vilkme jau uz to, ka es gribu turpināt palīdzēt cilvēkiem. Un, protams, pārslēdzās arī uz to, ka droši vien, ka tas nav ar automātu. Vairāk. Un, man likās, es savu gadu varbūt 2 nodienēšu līdz savam līguma beigām, jo mums tur tie līgumi ir vienmēr, ja? Un atdošu savas zināšanas vēl zemesardzē, jo parasti tas ir tipiski, nevis tipiski, bet ierasta praksa, likumsakarīgi, ka pēc speciāla uzdevuma vienības tu sadarbojies ar zemesardzi, lai atdot viņiem tās zināšanas, un tik, cik tu var nodot, cik drīkst arī nodot. Un tad arī dabiski beigsies, jo es uz to brīdi jau biju 13 gadu bruņotajos spēkos. Pēc izdienas man jau bija bez 2 gadiem pensija. Man likās, vēl 2 gadus novilkt varbūt tās, ja? Bet tā sajūta bija tik ļoti liela pretestība atgriezties atpakaļ tajā, kaut kur, teiksim, birokrātijā, jo es tajā brīdī amatā biju tādā, kur man bija papīra darbs jau, ja? Un es nejūtu vairāk piepildījumu tajā. Tā arī bija tāda motivācija. Un līdz vienā brīdī Balī, kur es pēc tā kursa aizbraucot uz Balī un tur turpināju sev strādāt, jo tas process jau turpinās. Tas jau nav tā, ka kurs beidzās un nāca nogriez. Ja? Un, es biju uzrakstījis komandierim papildus atvaļinājumu. Tas man likās kā valsts nodevība. Otrā pusē es aizrakstu komandierim, lūdzu izskatīt tur. Tā. Kur atpakaļ man atnāk 3 burti WTF, Jāni WTF. Tā kā, ja. Un es saprotu, ka tur otrā pusē liekas, es aizgājis pa fāzēm jau. Bet es teicu, man vajag to. Es nekad nebiju izņēmis vispār. Es nekad nebiju vienā piegājienā izņēmis visas atvaļinājumus. Es nekad nebiju prasījis papildu atvaļinājumu, bet man viņu vajadzēja. Un tas man iedeva to laiku, lai sakārtot un nomierinātos, lai nointegrētu to pieredzi, kam es izgāju cauri. Un tas bija tas brīdis, kur es Balī vienā sesijā pats ar sevi vienkārši elpoju, turpinu praktizēt. Un man kā no skaidrām debesīm vienkārši. Viss. Tagad. Ir tas brīdis. Tagad. Man liekas, tagad, pēc gadiņa varbūt tagad. Un pilnīgi es dzirdu kā tādu balsu. Man vienkārši tagad. Un man iekšā radās tik ļoti liela tāda iekšēja ticības sajūta sev. Es viņu nevaru aprakstīt, bet tā ir vienkārši tāda zināšana. Vienkārši tu zini. Kad tu aizēji gulēt vakarā, tu zini, ka rīt būs diena. Tu vienkārši zini, ka viss būs kārtībā. Par tevi parūpēsies. Bet tā nav tā kognitīvā zināšana. Tā ir pavisam cita veida zināšana. Jā, un tā ir tā atšķirība, kāpēc cilvēki, kur, piemēram, nav pieredzējuši šo paplašināto apziņas stāvokli, kas ir dabisks sasniedzams stāvoklis jebkuram cilvēkam, mums vienkārši jāiemācās, kā izmainīt savus smadzeņu viļņus, lai mēs dabūtu sev vairāk alfa un teta vilnī, kur mēs tiekam klāt citam potenciālam, kurš mums nav pieejams nomodu stāvoklī, kad esam beta viļņos. Jo beta viļņi viss ir par loģisko domāšanu, viss ir par racionalitāti un tam līdzīgi. Tā kā smadzenes ir uzbūvēts ļoti, ideāli, es teiktu. Bet tad, kad mēs aizējam vairāk alfa viļņos, īpaši to mēs varam vērot, tad, kad mēs ejam gulēt, pašā vakarā mēs kļūstam tādi miegaini nedaudz. Mums bieži vien vai radoši mums parādās kaut kāds, vai idejas kaut kāds atnāk, vai arī teiciens rīts gudrāks par vakaru, tāpēc kā agri no rīta mēs vēl esam teta alfa viļņos, un mēs tiekam klāti zemapziņas resursam un potenciālam, kas mūsu problēmu var atrisināt daudz, daudz ātrāk nekā mēs ar loģisko prātu, tāpēc, ka mūsu radošais prāts redz risinājumus no citas perspektīvas. Un, tāpēc tā bija mana tāda atklāsme un iekšēji dziļa pārliecība un spēks, kad šis ir tas brīdis. Un, protams, izejot ārā no tās meditācijas, tad tu pieslēdz prātu un tad saproti, ka labi, viss tad ir labi, jā, nauda, kur nāks, jā, no kurienes, bet tad es saprotu, bet pagaidi, vispār man ir unikāla pieredze, man ir unikāla iemaņa, man ir prasme, jo uz to brīdi, es teiktu tā, it kā pa spīti tam, ka tas laiks nebija liels, ņemot vērā man dzīves pieredzi, kur, principā, tu jau esi dienestā, ja tu esi komandieris, tu esi arī psihologs, tu esi mamma, tētis un viss pārējais. Tu iemācies ar cilvēkiem runāt, tu iemācies cilvēkus lasīt. Un es ļoti labi, manuprāt, lasīju cilvēkus un spēju ar viņiem komunicēt. Man bija ļoti labs tāds iemaņas, plus man iemācīja nedaudz saprast, kā strādā psiholoģija. Es visu laiku biju ieinteresēts mācīties pats, jo es turpināju mācīties pats dziļāk un pētīt to visu, kā strādā neirobioloģija, kā strādā smadzenes, kā strādā nervu sistēma un kā to var vispār regulēt.
Kur rezultātā es saprotu, man liekas, ka var arī cilvēkam kaut ko pastāstīt, bet tajā laikā, protams, man nebija ne schēma, nekas, kā to vispār dabūt gatavu. Es vienkārši biju gatavs dalīties ar to. Bet kaut kur apakšā man bija tāds, ka jā, es gribētu to darīt. Es gribu palīdzēt cilvēkiem arī atrast šo te izēju no viņu iekšējas sajūtas, kur ir bezizējā. Jo es redzēju, ka tā ir tikai viņu pārliecība un doma, ka viņi vienkārši neredz to izēju, tāpēc, ka mums tā kā klaps virsū, un es arī viņu neredzēju. Ja? Tāpēc, ka, kā Einsteins teica kodola attīstības jautājumā, ja tu nevar atrisināt problēmu ar to apziņas līmeni, kurā viņa ir radusies, tev jāpaceļas citā apziņā. Nu, lūk, un tas ir tas stāsts, tev jāpaceļas citā apziņas līmenī, lai tu saprastu zemāku apziņas līmeņa problēmu. Un, aizbraucot atpakaļ uz Latviju, pirmajā dienā es aizgāju uz dienas vietu, uzrakstīju atlūgumu, iesniedzu. Tad bija tas, es teiktu, humora sauciens, kā parasti vienmēr ir. Tas humoristisks nebija, bet man tas likās, bet savā veidā tas bija tā, angliski tas vārds ir mutual respect. Pats, cik es savu komandieru ļoti cienīju tajā laikā, un es vienmēr cienīju visus savus komandierus, bet speciāla uzdevumība ir īpašas attiecības, es teiktu tā. Ir tā īpaši tāda brālība. Un, komandieris, protams, sauc pārunām, jo viņš redz man iesniegumu. Jo tur raksta vienības komandierim, kur bija tas, apsēžamies pie līdzīga galda kā tagad. Jāni, es tagad pateikšu, jā. What the fuck? Kas tas tāds ir? Ko tu dari? Un es pilnīgi mierīgi arī sapratu, ka komandieris pilnībā saprot to perspektīvu. Un es redzu, kā tas izskatās. Es redzu, ka tas izskatās, ka man tur ir. Es neesmu sajūtas prātā. Kad es esmu sajūtas prātā, un man tur aizgājis pa fāzēm, es tur kaut kur aizmeditējies, un tagad kļūšu par hipiju, un tas kaut kur savā veidā neiekļaujās vairāk, teiksim, speciāla uzdevuma vienības profilā. Ja? Es saku, bet komandierim, man liekas, es esmu mainījies. Un viņš tā uz mani paskatījās. Labi. Un viss. Tā arī 17. janvāris 2017. gads, lai nebūtu pārāk precīzi, es staigāju ārā no vienības vārtiem jau. Man likās, ka tas vispār nekad nenotiks. Klau, bet tev nebija bail no tā, ka 30 jau, cik tev bija? 32, ja? 32, jā. Puse apzinātās dzīves ir pagājusi regulējumā sfērā, dienas deva ir, alga, lai kāda būtu, bet ir jau paredzama, tu skaidri zini, tev ar pavēlu noteikts, ko tu šodien darīsi, kur tu iesi, vai tu iesi gulēt, vai tu neiesi gulēt, viss ir skaidrs. Otrām kārtām, tu jau esi virsnieks, kapteinis uz to brīdi, man šķiet, ja? Tev ir zināma autoritāte, tur tev atdod godu, droši vien, ka tu ej pa gaiteni, tātad tev ir status. Un tagad tu izej ārā pa tiem vārtiem, un tur tev nekas negaida. Vai tev vispār tajā brīdī tas bija jautājums, vai tev bija skaidrs, tas kur es šobrīd eju, ir vērts to visu pazaudēt? Jo status ir viena no lietām, ko mums ir ļoti bail pazaudēt. Jā, tā ir. Es droši vien, kad ar šo domu saskāros mēnešus, 2-3 atpakaļ, kamēr es vēl biju Balī, jo atgriežoties arī atpakaļ Latvijā, tas mēnešas process, kamēr tu vēl izprocesējies ārā ar visiem mantu nodošanām un tādām lietām. Protams, es saskāros ar to. Man likās, es tagad iziešu pa vārtiem. You're nobody. Tu neesi nekas. Tu esi vidē, no kuras Hipijs. Es pat teiktu, vēl sarežģītāk. Tu esi vidē, no kuras tu esi apzināti iepriekšējos 20 gadus slēpies. 15, ja. Esot armijā, man bija tāds iekšēji vienmēr, ka tu slēp savu identitāti. Pēc tam, pēc uzdevuma vienā, tu vēl profesionāli slēp savu identitāti. Un te es esmu cilvēks, kurš sāk jau strādāt ar citiem, kaučot citus, pasniegt citiem, kur es sāku pilnīgi jau savādāk vispār pozicionēties, bet vai publiski atklāju un runā par to, kas tu esi, no kurienes tu nāc, kāds tavs stāsts, kāpēc tu to dari, uz kurien, un ko tu piedāvā. Un, un tur sākās mans, tā varētu teikt, cilvēkiem varbūt saprotamā veidā pasaka uzņēmēja ceļš, ja, izaugsmas uzņēmēja, pasniedzēja, kauča, trenerā, šis te ceļš, kur tu mācies visu būvēt no nulles. Nekāda auditorija, tu pat nezini vietu, kur tu varēji praktizēt,
bet tu sāc risināt atkal. Tu sāc problēmas uztvert kā iespējas. Un tas bija kaut kas, ko es biju pa ceļam jau, protams, strādājis ar savu zemapziņu. Visu to laiku es turpināju joprojām strādāt, katru dienu rakstīju afirmācijas, katru dienu taisīju specifiskas prakses dienas vizualizēšanai, programēju šo savu smadzeņu zemapziņas sistēmu, lai viņi man atrastu tieši to, ko man vajag. Es turpināju turēt to gāzpedāli, viņu neatlaist, jo es zināju, ka tas strādā. Es biju uz to brīdi jau redzējis pietiekoši daudz zinātnes, pētījumu, pierādījumu. Es zināju, tas strādā. Es biju redzējis trenerus un coachus, kuri saka, tas strādā. Un vienkārši man bija piekrāts tas, ka tas strādās. Vienkārši turpin iet, tas aizņem laiku, visi kārtībā un ej. Un, protams, ejot to ceļu, tu mācies vēl vairāk. Tad, kad tu sāc strādāt ar cilvēkiem, tu saproti vēl vairāk, kur viņi atrodas, kādas viņu vajadzības, kā viņiem tur var palīdzēt. Un tas kaut kā man vēra vaļā paralēli pilnīgi citu jaunu šķautni, kura eventuāli man ļāva ļoti viegli iziet ārā no tās vienības. Ļoti viegli ļāva iziet ārā no tā vecā mana ego, no tās manas asociācijas par to, kas es esmu bijis. Un smieklīgi, izējot ārā pa vārtiem, burtiski pēc 3 dienām es atkal devos uz Balī, jo man tā ir ļoti labi, Latvijā janvārs, ja. Balī ir silts, 25 grādi visu gadu un vēl siltāks vasarā, un tas bija ļoti patīkami. Ir vieglāk tādos apstākļos terapeitēties, tālāk pašam, un respektīvi, izējot ārā pa vārtiem, jau zinot, ka es pēc 3 dienām būšu Balī, aizbraucot uz Balī, pēc mēneša, kur pa ceļam es veicu detoksu vēl, 10 dienu dziļo detoksu, tas ir vispār neēd, tur ar visām klizmām, ar pilnu tīrīšanu, pilnu zarnu traktu tīrīšanu. Man vienkārši nokrita ne no kurienes 10 kilogrami. Protams, tas viss ir zarnu, viss saturs, kas ir cilvēkos, ko mēs neapzināti nesam sevī, kas ļoti tīra ne tikai fizisko ķermeni, bet arī fizisko prātu. Smadzenes, respektīvi apziņu attīra. Un tu jūti, ka tev paliek skaidrāks fokus, tu sāc redzēt dzīvi vieglāku, just vieglāk, tāpēc, ka tavs ķermenis ir vieglāks, jo mēs esam visi saistīti. Pēc mēneša es skatījos bildes savā telefonā, kur es tur 1,5 gadu atpakaļ, kur mēs ar saviem džekiem esam tur treniņos kaut kādos, respektīvi, vai tur šaušanas veikuši. Es skatos uz to tā kā tādu filmu. Un tas bija tas brīdis, kur es apzināju, es vispār. Es neatceros sevi gandrīz vai esot tajā ampluā, tajā profesijā, kas priekš manis likās nereāli, tāpēc, kad es biju salasījies visas tās kara grāmatas no Afganistānas veterāniem un tam līdzīgi visu. Kā tu iziesi ārā? Tu cietīsi, tev būs grūti, tu cīnīsies ar posttraumatisko stresa sindromu, kurš man arī bija, bet viņš man izrieģēja daudz ātrāk jau. Un tu cīnīsies ar savu galvu un visām tām sadzīves problēmām, un tu mācīsies, kā integrēt. Es neko no tā vispār nepredzēju. Man likās, vienkārši pārslēdzās, un viss. Un tas bija tas brīdis, kur es sapratu, ka tu rakstīsi grāmatu. Ir vēl cilvēki, kuriem šitas būtu svarīgi. Jo es biju internacionāli, joprojām uzturēju kontakts ar saviem bijušiem dienas biedriem, kas ir gan Norvēģi, amerikāņi, no citām Eiropas valstīm, kuriem es biju ticies. Un mēs jau to runājam savā starpā. Problēmas viens tās pašas. Nauda un attiecības. Pa lielam, tāds, un kaut kādā brīdī ir tad kā iekšēji bailes sajūta, par ko neviens nerunā. Bet tā ir tā sajūta, ar ko tā kā visi baidās sastapties ar to nezināmo, to civilo pasauli. Un es sapratu, ka patiesībā man ir diezgan labas iemaņas un zināšanas, kā šo ceļu iziet. Un tas bija tas brīdis, kad es sajūtu, ka man ir jāraksta grāmata. Un tad es viņu marinēju gadu pusotru, bet es rakstīju visu laiku maziņas piezīmītes. Un viņš tā kā pilinājās. Es sāku saprast, ka ir ārprātīgs daudzums karavīru, kur izdara pašnāvības katru gadu. Es nezinu, kur Eiropā ir vēl statistika, kuru veda, droši vien, kad veda, bet es zināju pa Ameriku daudz to. Es to grāmatu rakstīju angliski speciāli, jo man bija iekšēji sajūta, ka uz to brīdi Latvija nav gatava. Es nejūtu, ka te būs baigā atsaucība. Tāpēc es rakstīju to angļu valodā, jo lai tirgus ir pasaules, tāpēc, kad es zināju, ka angliski runājušie būs daudz, kur gribēs to dzirdēt.
Protams, arī Latvijā bija cilvēki, kur atsaucās, tas bija svarīgi. Bet es viņu tāpēc rakstīju angliski. Šodien ir diena, šī diena, kad mēs rakstām podkāstu. 10 līdz 15 karavīri šodien izdarījuši pašnāvību. Un tas priekš manis bija tāds, ka, ja es kaut vienu no viņiem varu izvilkt un viņam palīdzēt, tas ir sasniedzis savu. Un tas iedeva tādu draivu, tādu enerģiju to darīt, un rezultātā pēc 2 gadiem tā grāmata bija ārā. Redz, šodien savā ziņā tu turpini to misiju, jo, ja šis podkāsts iedvesmos vismaz vienu cilvēku iziet ārā no tā vāveres riteņa un sāk nodarboties ar to, kas viņiem sniedz gandarījumu, tad tu būsi jau otru misiju izpildījis. Bet atgriežoties pie grāmatas, grāmata ir angļu valodā, tāda saucās Transition Manual, kas latviski būtu pārmaiņu vadlīnijas. Pārējais. Mums transition angliski ir specifisks vārds, kas paredz to, ka karavīrs atvaļinās. Mums latviski ir vārds atvaļināšanās. Un tāpēc latviski droši vien būtu atvaļināšanās manuāls, ja būtu tā precīzi, bet pārējas manuāls, ja mēs burtiski no angļu valodas. Un tā pārēja nozīmē no šīs regulētās, kontrolētās sfēras, tu pārēji uz civilo dzīvi, kur viss, liela daļa no tā, pie kā tu esi pieredzis, strādā mazliet citādi. Precīzi. No šīm vadlīnijām. Protams, karavīrs paņems no sevis kaut ko citu, bet vai arī mēs savā ikdienā, tavā grāmatā varam pasmelties kaut ko, kas var noderēt? Absolūti. Pilnīgi precīzi, tāpēc, kad ir viena lieta, kas vieno karavīrus un visus pārējos. Mēs esam cilvēki. Lai kā mums liktos, ar visām tām maskām un pieredzi un spējām, mēs joprojām esam cilvēki, kam ir smadzenes, kam ir nervu sistēma, kam ir muskuļi, kam ir ķermenis. Un tas nozīmē, ka ja mēs spējam ietekmēt šos te mainīgos, tad mēs spējam mainīt sevi. Un mēs spējam. Un patiesībā man daudz, es teiktu, 30% no atsauksmēm, kas ir Amazonē, ir civilie cilvēki, kas rakstījuši atsauksmes. Tāpēc, kad viņi saka, šitā grāmata, man likās, ka man nederēs, bet patiesībā es ļoti daudz no viņas iemācījos, jo es soli pa solim tieši rakstīju viņu kā manuāli, zinot, kā armijā manuāli es rakstu, dari 1, dari 2, dari 3, jā, tā kā apmēram. Un tieši tāpat es arī rakstīju tur, kad tad sākumā tiec skaidrībā ar šo, tad dari šo, tad tiec skaidrībā ar savām emocijām, ar emocijām tu strādā šādi, tad tiec galā ar savu prātu, ar prātu tur strādā šādi, tad pievērs uzmanību saviem mērķiem, tad pievērs uzmanību savām attiecībām, tur ir problēmas, lamatas būs 1, 2, 3, traucēs tev tas, sakārto to, un visticamāk tu redzēsi uzlabojumus. Ļoti praktiski. Jā, viņi ir reāli karavīriem rakstīti kā galvenā auditori, bet principā lielākā daļa cilvēki jau to visu uztvers, tāpēc, ka viņi spēs relētot, spēs saprast, par ko tur ir, jo tur nav militārā terminoloģija. Es ļoti maz izmantoju militāro terminoloģiju. Ir atsevišķi slengi, ko es izmantoju, lai uzsvērtu to, ko es patiesībā gribu pateikt. Es tā militāri to pasaku ļoti specifiskos vārdos. Tur nav lamvārdu nekas, ja? Bet ir specifisks frāzes, ko karavīri saprot, pa ko tas ir domāts. Bet pārējais visi cilvēkiem saprotamā valodā, un viņi, man liekas, ir ļoti praktiska. Es apsveru, varbūt tās vajadzētu uztaisīt viņai, kā citām grāmatām ir tie edition, ja, saucamās šīs te versijas, ja, un es visu laiku par to domāju, varbūt kaut kāds saņemšos, ja, bet es jau redzu savādāk. Ja es būtu tagad rakstījis to grāmatu, šajos laikos tas ir viņi rakstīt jau ar nedaudz ar citu, varbūt perspektīvu, arī ar citādām zināšanām, jo es daudz dziļāk jau sāku saprast, jau kā vēl tās lietas notiek, kur vēl ir nianses, un man liekas, tas ir vērtīgi, jā, un tiem cilvēkiem, kuriem tas rezonē, tas atsauksies, viņi noteikti atradīs kaut kādu kodu tajā, ka šits ir baigi vērtīgi, šits ir baigi svarīgs, izmantoju tur citātus, izmantoju tur arī zinātniskus pamatojumus, jā, kāpēc tas ir tā vai šitā, un jā, kāds noteikti kaut ko atcerēsies. Un tad es uz Ameriku esmu braucis, arī uz Austriju braucis, uz citiem podkāstiem arī tur, es atstāju tur grāmatas, tur veikalā, un es vienkārši saku, tad, kad jums atnāks kāds šajā veikalā, kurā jūs jutīsiet, ka šitam vajag iedot to grāmatu, jūs iedodiet viņiem. Jā, tas bija tāds, kad pay it forward vienkārši, bet tu zināsi, ka caur sarunām tu jutīsi, ka tam cilvēkam varbūt tās vajag palīdzību, un tad tu viņiem atdod to grāmatu. Un tāds, tā kā, jā. Tas bija tāds mans legacy, kā tāda došana pasaulē,
kur man vajadzēja vienkārši izkraut no sevis ārā, lai es ietu tālāk. Jo es jūtu, ka es nevarēju kaut kādu vienu cilpu noslēgt. Man atkal un atkal tā grāmata nāca augšā. Kamēr es viņu nebiju uzrakstījis un izdevusi, man visu laiku tāda sajūta bija, ka es tā kā netieku kaut kā tālāk. Man to vajadzēja izdarīt. Un tad, kad es to izdarīju, man atbrīvojas ļoti daudz enerģijas. Tā kā mums dzīvē mums tā visiem ir, ka mums tās lietas ir kaut kādas, kuras ir jāpabeidz, kuras ir jāizdara. Un tad, kad tu viņas izdara, tev atverās tās durvis, tā kā datorspēlē, kur tev izēja līmeni, pēkšņi atverās durvis kaut kādas blakām, liekas, no sienā kaut kādā. Jā, tāpēc, ka tā dzīvē notiek. Tāpēc, ka tad, kad tu izdari to, kas tev ir paredzēts darīt, vienmēr atrodas un atveras kaut kas jauns. Tu iepriekš jau arī minēji, ka sākumā, kad tu sāki savus pētījumus, tu gāji iekšā ar prātu. Tev vajadzēja saprast zinātni, pētījumus, bet prāts nav vienīgais. Mēs jau pieminējām, ka ir ķermenis, ir sirds, ir gars, un tas veido tādu holistisku pieeju, mēs šobrīd esam pieraduši saukt. Vai kaut kurā brīdī meklējumi ar prātu jau kļūst mazāk svarīgi? Jā. Tas ir, protams, baigi interesanti, bet tev pilnīgi taisnība. Tā ir. Tas prāts ir ļoti svarīgs pašā sākumā. Īpaši man, es biju pilnīgais kontrolfrīks, pilnīgi, kas tā sanāk, kreisās puslodes cilvēks, ka visu vajag. Ja tas nav rakstīts, tas neeksistē. Tu man tur nestāsti, ka tā, kas tas tāds par cilvēku, kas tas ir par autoru, kāds viņam tiesības ir vispār kaut ko teikt un kleimot, ka viņš kaut ko zina vispār. Ja? Es biju tāds tipa cilvēks, kur, protams, ejot pieredzēs, tu sāc saprast pagaidi, bet es tikko kā pieredzēju un redzēju kaut ko tādu, un, piemēram, tas mans pieredze, kur es ārpus ķermeņas, kur jūs lūdzu zināt un varat uzrakstīt par to? Viena daļa teiks halucinācija. Labi, jums tiešām liekas, ka visi šie stāsti ar saucamajām kā viņas near death experience, kā to latviski sauc, pirmsnāv vai pēcnāvas pieredzēm. Iestāju, ka cilvēks nomirst, bet viņš atgriežas atpakaļ. Klīniskā nāve. Ar klīniskā nāve, jā, ļoti labi. Ar visām šīm klīniskajām nāvēm, kur cilvēki apraksta vienu un to pašu. Tad viņiem ir kaut kāda konspirācija, kur viņi savā starpā ir tādu neredzamu piezīmu lapiņu, kaut kā dod apkārt viens otram, kad tu atnāks atpakaļ, tu saki, kad ir šitā, ja? Muļķības, pareizi. Mēs saprotam, ka patiesībā notiek daudz lielāki procesi, kas esam kā mēs, cilvēks, un kas iet šo pieredzi fiziskajā ķermenī. Un tas iedod šo burtiski bezlimita spēļu telpu, kas vēl eksistē. Un saprotams, ja cilvēks ir pieredzis visu laiku, vienmēr visu tikai pamatot pierādīt caur savu loģisko prātu, tad jāsaka, ka loģiskais prāts tev aizvedīs tikai no A uz B. Bet Einsteins teica to, loģiskais tev prāts aizvedīs no A uz B, iztēle tev aizvedīs, kur tu vēlies. Bet, lai mēs tā kā neaprobežotos ar tādu varbūt tās burbuļojošu vārdu iztēli, mums pastāv citi ķermeņi. Šobrīd ir ļoti daudz pētījumu jau, kas patiesībā, kur cilvēki mēra šos te paplašinātos apziņas stāvokļus, sauksim viņu par dvēseli vai astrālo ķermeni, kas ir cilvēkam, kurš spēj iziet ārā no bioloģiskā un fiksēt informāciju. Kopš 50 gadiem ASV valdībai ir projekti un apmācības programmas par to, kā attālināti redzēt. Viņi to izmantoja, attālinātā redzēšana, angliski saucās remote viewing, kur cilvēks iet dziļā relaksācijas stāvoklī, iet paplašinātā apziņas stāvoklī un spēj burtiski saskatīt lietas citā pasaules vietā redzēt. Tāpēc, kad cilvēks spēj savienoties ar kvantu lauku, tas, ko kvanta teorija, pa ko runā, savienoties ar to kvantu lauku, kur viss pastāv vienlaicīgi un mēs tam tiekam klāt. Tas nozīmē, tu vari no savas šīs te pozīcijas piekļūt jebkurai citai pozīcijai, tāpēc, ka tajā viss ir vienots. Un tādas apmācības programmas kopš 50 gadiem jau tika izmantotas spiegošanā. Un to izmanto visas pasaules valsts. Un tie projekti, pat tādi kā Project Looking Glass vai Project Blue Book, cilvēki, kas šo klausīs, var pagūglēt vienkārši. Tie ir publiski pieejami dokumenti jau. Tās ir kaut kādas spiegu programmas? Spiegu programmas viens, bet vienkārši programmas, kur cilvēki apzināti izmanto savu, superspēju potenciālu, izmanto savas virsspējas, izmanto spējas telepātiski sazināties savā starpā, izmanto spējas
iziet no sava ķermeņa, ceļot apkārt bez fiziskā ķermeņa, bet reāli fiziski atrasties kaut kādā vietā un fiksēt, redzēt notikumus, atnākt atpakaļ, pierakstīt, ziņot un uz tā pamata kaut ko rīkoties tālāk. Tas jau notiek kopš 50 gadiem, un ir apmācība programmas, kas to dara. Cilvēki to darījuši visu apzinoto laiku. Tas ir tas, par ko ir runājuši jogi no 1000 gadu atpakaļ. Ja? Un tam ir apakšā patiesībā diezgan cieta zinātne. Tagad jau par to, tikai par to nerunā. Jo vienā brīdī ASV valdība, īpaši kāpēc ASV visu nobloķēja, tāpēc, kad tas vienā brīdī jau sāka palikt, teiksim tā, kā risks pasaules stabilitātei. Pasaule tikko kā bija izgājusi ārā no otrā pasaules kara. Beidzot mieras, tad padzīvojam varbūt, ja? Un te pēkšņi nāk informācija par to, ka, patiesībā mēs varam iet ārpus ķermeņa un pastāv citi līmeņi un vispār ir vēl citas civilizācijas, kuras arī ir kontaktā ar mums. Un tas iedod pilnīgi vispār pelēku zonu, atkal problēmas, un ko mēs darīsim ar reliģiju, ko mēs darīsim ar visām tām pārējām dogmām, ar ko cilvēki cīnījuši visu šo laiku, un vienkārši viņi pieņēma lēmumu, ka nē, mums ir vieglāk šobrīd nopauzēt šo te visu noslēpt, bet mēs to nevaram slēpt tāpēc, ka, ko tu slēpsi, to vienalga atradīs. Uztaisam to par tādu cirku, par tādu farsu, ka cilvēki negribēs nekad sevi ar to asociēt. Un tas ir tas, ko viņi perfekti uztaisīja. Informācijas operācijas kampaņas, es no speciālas uzdevuma vienības, es zinu, ko mēs esam tā darījuši. Dezinformācija. Tu vienkārši informē cilvēks par lietām, lai viņi neasociētu sevi ar to, vai arī domāt, ja tu asociēsi sevi, piemēram, ar garīgu cilvēku, tad tev priekšā ir imidžs. Hipijs, jogbiksis, nezinu, ko grib, naudas nav, gari mati, smird nemazgājās. Ja? Nē, es negribu tāds būt. Un viņam rodās sajūta, ka viņš negrib iet garīgumā, kur patiesībā, ja cilvēks grib kaut ko vispār savā dzīvē mainīt, tas ir vienīgais veids, kā viņš patiesībā mainīsies. Pēc, ka saprotot savus mērķus no augstākas perspektīvas, saprotot sevi no augstākas perspektīvas, ir daudz vieglāk veikt jebkādas pārmaiņas mums fiziskajā dzīvē, tāpēc, ka nevis fiziskais ķermenis komandē visumu, teiksim tā, apziņu, sevi apziņā, bet apziņa komandē fizisko ķermeni. Vienkārši mums no pareizās instances, ja, ir jāiet lejā un jādod pavēle, mēs tagad daram tā, un šitas klausīs. Un tas ir tas, man liekas, fenomenālais, kur šobrīd jau pasaulē tik daudz, kas notiek, informācija nāk ārā, ka tas paliek pieņemami jau. Vienkārši tik daudz cilvēkiem ir tās pieredzes, kur nevar pateikt vairāk, tā ir kaut kāda sagadīšanās, atklāsme, eurēka vai tur tam līdzīgi, ja? Kad mēs jau redzam, ir jau fiziski taustāmi pierādījumi, ka tas ir iespējams un to var replicēt jebkurš cilvēks. Un tā nav nekāda izredzēto spēja. Tā vienkārši tas ir treniņa jautājums. Vienkārši mēs kopš dzimšanas neesam trenēti to darīt. Mūsu fokus ir vests citā virzienā. Un ļoti interesanti, protams, tā kā vienā brīdī ir domā, kāpēc tā? Kāpēc mēs esam iemācīti kā vadāmi cilvēki bez mazliet? Kāpēc mēs neesam mācīti no pašu bērnības pārvaldīt savas emocijas, vadīt savu prātu, vadīt savu retikulāro aktivācijas sistēmu? Ja? Kā piemēram, piesaistīt naudu vairāk uz savām vēlmēm, veidot attiecības? Ļoti interesants jautājums. Tas ir atsevišķi podkāstu vērts, jo redz, ja mēs visi dodamies tajā virzienā, tad patiesībā mūsu tradicionālā valsts iekārta izzūd, viņa tā nevar funkcionēt. Bet man tev ir noslēdzošais jautājums. Šobrīd tu esi dzīves virsotnes vadītājs. Tu vadi transformācijas kursu, māci cilvēkiem transformēt savas limitācijas spēkā. Tu arī organizēji spēka konferenci. Vai tev šobrīd ir tā sajūta? Jā. Manuprāt, es šobrīd dzīvoju labāko savu laiku, kāds man ir bijis līdz šim. Šis ir brīdis, kur es jūtu savā dzīvē, kur es griežu stūri, tur man tas kuģis sāk iet. Un man ir sākus parādīties ritīgi labi tāda kontrolas pārvaldīšanas sajūta par to, kā es radu savu realitāti. Un, dzīves virsot mums ir tā ir izaugsmes platforma, kas principā palīdz cilvēkiem apgūt visas šīs prasmes, zināšanas un spējas, kuras viņi neiemācījās skolā, bērnībā, bet viņiem vajadzēja viņas. Tas ir tās kritiskās prasmes, kuras mums vajag ikdienā. Pārvaldīt savu prātu, pārvaldīt savas emocijas, piedot, tikt galā, atbrīvoties no bailēm, kārtot veselīgas robežas apkārtējiem cilvēkiem, pateikt veselīgi nē,
būt atvērtām, attīstīt sirds sajūtu, kā laimes sajūtu attīstīt, ja? Būt klātesošam, fokusēties savu prātu pārvaldīt, ja? Kā pārvaldīt, piemēram, ja? Tas pats, kā iet ārā apzināti no ķermeņa, kā izveidot arī aizsardzības. Es pieņemu vairāk arī ezoterisks tāds novirziens tur ir, jo, mūsuprāt, tas vispār ir visa pamatā, lai arī mēs cilvēkiem sākumā sākam ar to, ka, labi, neejam pagaidām tajā vuvu, ja, izaugsmas tajā ezotēriskajā, sakārtojam savu prātu un galvu, un mēs sākam tur. Transformācijas kurs tiesa man jau vairs nenotiek, vai jau uz kādu laiku, bet man ir mentora programma. Tā ir programma, kur principā notiek šī apmācība, kur ir strukturizēta soli pa solim, kur cilvēks var iziet cauri dažādiem moduļiem, apgūt to, uzdot jautājumus, mēs tiekamies tiešraidē un tam līdzīgi. Viņa tāda aktīva izaugsmas platforma ir. Un tā ir vieta, vide un veids, kā es jūtu, kā es tagad realizēju sevi savā maksimālajā potenciālā, ko es uz šo brīdi varu apzināt par sevi. Un es redzu vēl, kas man ir priekšā, kas man vēl ir, wow, ja. Kā to dabūt gatavu, man nav ne jausmas, bet es zinu, ka ja es fokusēšos uz šo mirkli šeit un tagad un darīšu to, kas man tagad ir jādara, kas man ir tagad pienākumos, kas man ir tagad tuvākie nākamie izdarāmie mērķi, kas man ir tuvākie nākamie kaut kādi kā milestones, respektīvi tādas virsotnes mazās, ja, kuras es sasniedzot, man dod kaut kādu gandarījumu sajūtu, man ir interesanti, es strādāju uz tām mazajām lietām, jo es zinu, ka ja es paiešu uz priekšu, tā datorspēle priekšā, viņa atverās, tā kā jauns ekrāns, viņa atvērsies kaut kas jauns, jo es tā kā zinu, uz kurien es iedomājies iet, kā es to gribu. Es zinu to, ka mans prāts varbūt tās domā vienu, bet tā lieta var sagriezties kaut kā savādāk, bet es zinu un ticu tam, ka tas būs vienalga vislabākais veids, kā. Un es zinu šeit, ka mēs visi esam nākuši pieredzēt mīlestību, mēs visi esam šeit nākuši pieredzēt sevi spēcīgus, jaudīgus, entuziastiskus, sirsnīgus, dzīvot mīlošās attiecībās, dzīvot pārticībā. Mēs uz to ejam. Bet pa ceļam vienkārši ir jāatmet visa šī smagnējā, kaut kādā robustā, sistēmiskā domāšana, kas radījusi ir visu to, kas tam cilvēkam neapmierina. Tātad, ja mēs spējam atlaist to, mēs naturāli kā gaisa balons patiesībā paceļamies augstāk. Ja vien mēs tos smagos maisus laižam vaļā no gaisa balona, gaisa balons pacelsies. Un tā ir ļoti interesanta sajūta. Es noteikti nelieku plānus uz ļoti tālu uz priekšu. Man ir sava dzīves mērķa vīzijas tādas lielās, kuras gribu būt pēc 10, 20, 30 gadiem, bet eventuāli tas ir par to, ka es daru vienu dienu at a time, kas saka vienu dienu pēc kārtas. Un tas dod ļoti lielu tādu gandarījumu un baudas sajūtu, tāpēc, ka tu esi šeit un tagad, tu esi ķermenī, tu jūti sevi. Un tā ir baiga labā sajūta būt ķermenī. Vai ne? Jā. Paldies tev. Šis bija ļoti vērtīgs stāsts. Un es ceru, ka tas iedvesmos kādu no mūsu klausītājiem arī pārtrauc slēpties arī tādā nosacīta drošā vidē, kur viss ir paredzams un zināms, bet nav tās prieka sajūtas. Paldies tev. Paldies tev, Līga, un paldies, ka uzaicināji. Paldies, ka klausījies un bija ar mani, Līgu Pauliņu. Šis ir podcasts par iedvesmojošiem cilvēkiem, ceļu un drosmīgiem lēmumiem. Un pats galvenais par to sajūtu.